Tātad pirmais, ar ko mēs sāksim, laikam ir tas, ka mums jāuzraksta reakcija, pēc tam jāpieraksta dotos, un pēc tam jāveic aprēķini. Tātad mēs joprojām rēķinām uzdevumus ar vienu doto. Tas nozīmē, ka mums ir dots nevis viens skaitlis, bet mēs varam aprēķināt vienas vielas molu daudzumu. Ja tas ir baigi svarīgi. Ja nākošajā uzdevumā es jums iedošu, pieņemsim, tilpumu un blīvumu, un tas nebūs uzdevums ar diviem dotiem, tāpēc, ka tur ir fiziski divi skaitļi, bet tas būs uzdevums ar diviem dotiem, tāpēc, ka ar vienu doto, tāpēc, ka jūs varat atrast vienu molu daudzumu. Ja? Nesaistiet, lūdzu, doto skaitu ar ciparu skaitu. Tas tā nestrādā. Ok, uz priekšu. Pupū. Labi, tātad mums ir no reakcijas viedokļa mums ir 3 bārijas OH pareizi. Bārijas OH2 plus 2H3PO4. Un tad veidojas bārijas 3PO4 divreiz plus H2O. Tātad H2O mums vajadzīgi. Tātad šitais vēl laikam būtu uz leju. H2O 6 gabali. Tātad reakcijas vienādojums ir. Sakrīt visiem? Cerams. Tā nopūšanās bija tā. Nē. Ok, labi. Tātad zinām mēs, ko masu H3PO4 reizi H3PO4. Gribam mēs visu no tā aprēķināt, ko mēs gribam masu bārijas OH2 reizi. Tātad masa bārijas OH2. Šeit būs vienāds ar jautājumu zīmi. Ok. Viss tālāk paši. Tātad pirmais, kas mums jāizdara, davai labi, skeletu uzmetīsim. Pirmais vienmēr kas ir? Atrast zināmās vielas molu daudzumu, jā. Atrast zināmās vielas molu daudzumu. Ok, otrais kas bija? Proporcija. Un trešais
Jā, atrast, ko vajag. Jā, bieži vien skolēni atrod to, kas viņam prasīts nav. Tāpēc jūs arī rakstat dotos. Ja jums ir rakstījis atrast masu bāriju hidroksīdam, tas nenozīmē atrast masu bārijas 3PO4, tilpumu ūdenim un vēl kaut kāds blēņas. Bieži vien problēma ir tāda, ka veicot aprēķinu uzdevumu, skolēni tieši atrod to, ko neprasa. Ok. Ot. Tātad, kā meklē molu daudzumu? Tātad N H3PO4 vienāds masa dalīts ar molmasu, kur mums jādala 120 gramus ar molmasu, ko mēs varam atrast šķīdības tabulā, pareizi? Ok, 98, 96 vai 98? 98. 98 grami dalīts ar molu. Ok, cik rezultātā? 224. Wow. Jā, atstājam daudz ciparus, un tie nav ciparais komutu, bet zīmīgie cipari. Jo. Es pagājuši reizi tiem, kam bija stāstīja, ka varbūt eksāmenā, ka jums būs tik mola. Jā, viena gadu bija. Un cilvēki nopaļoja 4 ciparais komutu. Dalīja ar 0, ko darīt? Jā, līdz ar to jābūt uzmanīgiem. Ok, proporcija. Ko mēs ar ko tur proporcionējam? Un vienāds ar moli noskāmai vielai. Ok, tātad zināmā viela šajā te brīnišķīgajā eksperimentā mums ir kas? Laikam tā viela, kuras molus mēs tikko esam aprēķinājuši. Ok. N noskāmā viela. Ko mēs nosakam? Laikam to, ko prasa, pareizi. Citu mums neko nevajag. Tātad, par zināmo vielu mēs zinām molu skaitu. Tātad šeit H3PO4, tas, ko mēs meklējam. Ups. 3PO4 šitā. Tātad, koeficients, cik ir H3PO4? Tas ir cipars no reakcijas. Tātad, skatāmies, ejam uz augšu, reakcijā pirms H3PO4 ir šitais divnieks, to mēs arī liekam šitai. Tātad, un tad šeit... Labi, kopējam to sarkano divnieku un liekam šitā. Labi, tas ir. Meklējam mēs nosakāmo vielu, un tas ir bārijas OH. Atkal mums jāpaņem cipars no reakcijas. Tātad, šitien ir 3,
Pareizi. Tad tur mēs arī rakstam 3. Kopējam, liekam šitā. Tik tālu skaidrs? Visiem pārējiem? Jā. Ok, good. Tātad, molus H3PO4 mēs tikko esam rēķinājuši. Re, kur viņi ir. Tātad, pēc krusta likuma aprēķinam to, ko mums reāli vajag. Tātad 1,224 reiz 3 dalīts ar 2. Krusta likums diagonālē, kur ir 2 skaitli reizinām un dalam ar to cipru, kas ir diagonālē ar vienu skaitli. Tātad N vārīs OH divreiz. Varbūt kāds jau zina atbildi. 1,224 moli reiz 3 dalīts ar 2. Dalīts ar 2. Cik ir? 1,836 moli. Ok. Tālāk mums jāatrod to, kas mums reāli tika prasīts, pareizi. Tātad prasīts mums tika masa. Un atkal masa vienāds ar bārīs OH2 vienāds moli reiz molmas 1,836 moli reiz molmasa, kas mums ir cik? 171. Nu labi, lai ir grams dalīts ar molām bārīs OH pārbaudu. Jā. Cik ir? 356. Nu, mums pietiek 956, tātad 4,0 gramu. Nopaļoja. Nu, pēdējā atbildēja tieši ir jānopaļo. Jā. Ok, tik tālu skaidrīt. Labi. Nu, labi. Jautājumi? Kā zināt, tā kā nopaļot, bet tādu nopaļot kādu ne? Ok, davai, skaidrojam ļoti vienkārši. Ir tāds jēdziens kā zīmīgie cipari. Zīmīgie cipari. Tātad, ko nozīmē zīmīgie cipari? Zīmīgie cipari tiem, kuriem ir nozīme, pareizi. To ej uz veikalu nopērts, 0 ābols ir nozīme? Nav. 0,0 ābols nav. 1. Pirmais zīmīgais cipars. Pēc tam tu raksta 2, 3, 5. 4 zīmīgie cipari, tava atbildi. Ok, cits piemērs. 10,08. Vai šī nulle ir nozīme? Nu, tāpēc, ka 10 ābola ir vairāk nekā 1, pareizi. Toties, tā nulle ir nozīme. Līdz ar to 4 zīmīgie cipari. Un tu spēlē ar tiem 4 zīmīgiem cipariem, cik tu vien gribi. Ja tev sanāk šitā, tu atkal pieraksti 4, 5, 6, 8. Tas ir 4 zīmīgie cipari. Jo problēma ir tāda, ka ja titrēšanā jūs vienu nozīmīgi dabūsiet tik mazu molus, jūs nevarat viņus nopaļot līdz 4, jā? Ja tā kļūda uzreiz aizlido kosmosā un jūs vienkārši izlidojat ārā no vērtēšanas skalas. Jā. Un tāpat 996, mans dzimšanas gads, arī 4 zīmīgie cipari. Toties, jums nevajag rakstīt vēl 0. Nu, tādu spēli ar zīmīgiem cipariem. Ja ciparēs komata, tas ir to, ko jums iemācīja 5. klasē, un turpat jūs to esat zārkā ielikuši. Tas, tie ciparēs komata, viņi vajadzīgi, cik nopaļot piesklasniekam? Viņam pasaka tik. Viņam vienkārši jāiemācās kā nopaļot. Jā, jūs jau, tā kā fizika nav viskvalitatīvākais priekšmets mūsu valstī, līdz ar to jūs to nezināt, jo par šito jūs konkrēti
skolotāju izbasīt. Jo prikals, kāpēc mēs ņemam to tieši fizikā, tāpēc, ka viņi reizina ļoti maziņu skaitļus ar ļoti lielajiem skaitļiem. Līdz ar to viņi bez šitā nevar izdzīvot. Mums kā ķīmiķiem, ok, vienreiz dzīvē šitais gadījies normāli. Ok. Bet atkal zīmīgos ciparus mēs saglabājam, ne tāpēc, ka skolotājiem nav ko darīt, un jums arī nav ko darīt, bet tāpēc, kad mēs tūlīt pagrūtināsim jūsu dzīvi ar citiem uzdevumiem, jā, viss šī aprēķina gaita kļūs garāka. Līdz ar to ar katru soli, ja tu nopaļo, tā sakrājas kļūda. Un vienkārši, ja tev rakstīts atbilžu lapā 7,6, tad dabūs 8,3. Ups! Tāpēc mēs par tiem zīmīgiem cipariem arī cīnāmies. Toties pa lielam, ķīmijā viņi nav baigi svarīgi, kamēr tu netaisi titrēšanu. Ja titrēšanā, kad tev pasaka, ka tev ir 0,5 grami tabletes un tev sanāk 0,6 grami tabletes, tad vai no rociņas nav pakaļņas, vai no aprēķinas uz miskasti, ja? Jā, tāda reālā sūvā dzīve. Ok, labi. Dots, nezinu, 13 mililitri ar bromu. Mililitri speciālā ar bromu. Blīvums brovam. Čau. Ok, mēs insertosim atkal. Tad ne equation. Labi, equation arī var. Blīvums nav. Insert, symbol, blīvums. Ok, blīvums bromam, ķipa 3,1 grams dalīts ar mililitru. Kas pilnīgi izreaģē ar, nātrija hidroksīdu. Nātrija hidroksīdi. Aprēķini, cik grami nātrija hidroksīda ir nepieciešama šajā reakcijā. Oi, nepīcīšami, tas laikam šodien. Tā diena. Ok, tātad broms 2 plus nātrijas OH. Kurš atcerās, kas veidosies? Labs jautājums. Nātrijas broms plus nātrijas broms O plus H2O. Tātad šito divnieciņu šeit, viennieciņu šeit, viss. Tā ir jūsu reakcija. Tas jau ir tuvāk redoksam nekā klasiskai neorganiskai ķīmijai. Tas ir uzdevums ar 2 dotiem vai ar 1? Ar 1. Tāpēc, ka no blīvuma, vai no blīvuma jūs varat aprēķināt molu skaitu? Nevarat. Pareizi. Un tad jums jālieto šitos 2 skaitļus kopā. Kāpēc? Kāpēc tas ir loģiski, bet kāpēc? Tiešām? Tu bromu dzīvē redzēji, neredzēji? Izsīpās pēc dāvas. Sasalēt. Ok. Nav grāfa, nevar 22 punkti. Jā. Pēc tur ir vēl blīvums. Ok. Tāpēc, ka broms ir cieti sasalēts, ka tas ir šķips. Rots, jā. Jā.
Izskatās reāli pēc asinīm. Ļoti toksiskas asinis. Jā, apstināts. Nevienam nekādu neiesaka apstināt rokas ar prom. Tāpēc tas nesabrīd principā nekā. Tāpēc jūs čūlu un ar to čūlu jūs nodzīvosiet līdz nākam. Šis, kā saka, līdz kādām nesabrīd. Nu, ok.
Mhm. Un tie ir veseli 39. Jā, 39,3. 3. 40,3. Jā. Okay. Labi. Tik tālu. Ok, tātad tālāk mēs reiķinām N-bromu. Toties pa lielam. Kā atšķirās uzdevums 8., 9., 10., 11. un 12. klasē? Vienkārši skolotājs jums dot vairākus soļus, apgrūtina jūsu molu atrašanas dzīvi. Bet pa lielam, vai tas ir viens un tas pats uzdevums? Jā. Toties 40,3 dalām ar cik? 160, visi piekrīt pareizi. Tāpēc, ka bromi ir cik gabali 2, tabulā ir rakstīts pa 1, mums vajag 2. Molu skaits? Ok, labi. Gatavi īsam ceļam, kā aprēķināt molus natrijas OH? Nu, tādam pieaugušu variantam. Tātad skatāmies. Strādā tas šādi. Ja pirms bromu ir 1, tad ar to, kas stāv pie bromu, ar to mēs dalām. Ar viennieku mēs dalām. Un tad reizinām mēs ar to ciparu, kas stāv pie blakus esošās vielas, ko mēs gribam atrast. Tas nozīmē, ka natrijas OH ir vienāds N, 2 N bromam. Atkārtot, kā es to esmu iegūs. Tas ir svarīgi. Tātad, ja priekšā bromam nekas nestāv, mēs ar to 1 dalam. Un vielai, ko mēs gribam atrast, ar to ciparu mēs reizinam. Tas ir, lai nerakstītu proporciju. Vienkārši eksāmena laikā tev nav laika proporcijai. Līdz ar to mēs iegūstam to, ka šeit mums ir 0,538, pareizi? Šitā? Ak, Dievs, skolotājs iemācījās reizināt galvā. Un tad pēdējais ir masa natrijas OH. Atkal nebrīnamies, skolotājs atcerās vairākām vielām molmas no galvas. Tāpēc, kā saka, mums ar čomu bija doma sacensties viens pret otru, kurš ātrāk aprēķinās uzdevumus olimpiādē. Jo viņš arī tikpat traks, cik es atcerās kaut kāds random molmas no galvas. Tātad sanāk 20,15. Nu, vot. Ticat? Tā, labi. Nu, davai. Vārdus es neatcerēšos, davai sāst. Ko tu nesaproti? Vienkārši es iepriekš to bromu tā kā ņēmu 80 gramus. Es neņēmu nebūtu vieglāk. Sākumā 80 gramus vienkārši tad attiecīgi 1 un paņemt. Skaties. Ir viena noteikti, kā saka. Kāpēc mēs kaļam to 1, 2, 3? Tāpēc, ka pēc tam, ko es no tevis gribēšu redzēt, masa natrijas OH ir vienkārši tu gribi to matemātisko loģiku, kas tev ir, advancēt, jo tā tev ir vieglāk, pareizi? Bet problēma ir tāda, ka ja tu pielieto savādāku matemātisko loģiku, tu kaut kādā brīdī to divnieku, tagad tu gribi likt viņu kā koeficientu priekšā, pareizi, proporcijai. Nē, mēs iepriekš vienkārši to bromu kā vienreiz. Iepriekšējā uzdevumā pagājušajā bija bromas 2, tur jāatrod molu. Mēs zinām, kā molus ņēmām kā 80. 160. Paskaties uzmanīgi. Tā. Viss, kas bija, pārbauda lūdzu.
Jo, ja tev ir broms 2, tad molmasa ir broms 2. Mēs bijām ņēmuši 2 reiz 80. Es biju parādījis, kā mēs to molmasu esam dabūjuši. Ok, VP dalīts ar molmasu BR2. BR2. Tālāk es no jums vēl gribēšu šitien augšā molmasu. Nav H un tad reiz 2. Reiz koeficientu pareizi. Jā. Ok, vai bromam. Tāties pa lielam. Ja jūs aiziesiet līdz šādam te līmenim, es nesaku, ka tas jādara visām meitenēm, kas šeit sēž. Jā. Ja jūs gribat reiķināt, ja jūs ļoti labi atceraties, dari 1, dari 2, dari 3, jūs pēc tam tās darbības varēsiet salikt vienā kopīgajā formulā. Kas tev dod? Lai nesarakstītu 3 darbības, es uzrakstu 1. Ielieku ciparus, un man noteikti ir pareizi. Tātad, ko es esmu izdarījis? Es esmu vienkārši, šitais ir masas aprēķins, pareizi. Dalot ar molmasu, es iegūstu molus. Reizinot ar 2, es iegūstu molus natrijas OH. Un reizinot ar molmasu natrijas OH, es iegūstu masu natrijas OH. Tātad, viss tas pats, 2 reiz ātrāk. Bet 1, 2, 3 no jūsu dzīves nekur nepazūd. Ok. Un principā, man ir viens students magistrs, kuram es palīdzu ar ķīmiju. Cik grūti, ka viņš šito nemāk. Cik grūti, jo protokols aizņem, principā, 3 reizes garāks. Un pēc tam vēl katru soli jāpaskaidro. Ok. Tātad 13 ml reiz 3,1 grams dalīts ar mililitru. Reiz 40 grami dalīts ar molu, reiz 2 dalīts ar 160 grami molā. Un ja es iesatīsiet kalkulātorā šito pareizi, davai. Tātad 13 reiz 3,1 reiz 40 reiz 2 dalīts ar 160, 20,15. Nu, tā ir augstākā pilotāža. Ja kādam tik labi pieliks, es būšu tikai ļoti priecīgs par jums. Ar šito eksāmenu jums būs pusstunda papildus laika. Ok. Nu, ejam tālāk. Ok. Lefts dots 150 grami ar vara sulfātu, labi. Vara 2 sulfāts, kas satur 5% piemaisījumu. Piemaisījumu. Kas rieģē? Kas pilnīgi izreaģē ar alumīniju. Un veido vara nogulsnes. Aprēķina masu alumīnija sulfātam kas veidosies vai dosies tā. To tajā reakcijā. Ok. Norakstiet. Un tad mēs to visu smuki apspriedīsim.
Ok, ir. Varam apturēt. Tad ņem. Droši. Kaut ņem uz mājām. Labi. Ko nozīmē 5% piemaisījums? Bija jums burciņi, sastāvāt jūs to par grīdu. Saslaucījāt ar šaufelīti un ielikāt atpakaļ jaunā burciņā. Tā stikla lauskas ir jūsu ķīmiskais piemaisījums. Ja? Vai tas piemaisījums reaģēs ar jūsu vielām reakcijā? Nē. Toties visus piemaisījumus, ko jūs iztēlojaties un ko jums saka uzdevumā, jūs iztēlojaties, ka tas nekad ne ar ko nereaģē. Ja? Piemaisījums ir vienkārši viela, kaut kāda maģiska viela, kura ne ar ko nereaģē. Ok. Tātad pa lielam mēs atkal mēģinām apgrūtināt sev dzīvi, lai atrastu molu svara sulfātam. Kāpēc? Jo vai kad jūs noslaukat grīdu, dabūjat to masu šaufelē, tā ir kaut kāda vienota molmas. Vai tam brīnumam, ko jūs saslaukat no grīdas, ir molmas? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz dažādas vielas, kā nagiem sava molmasa, matiem sava molmasa, smiltīm vēl kaut kas un tā tālāk un tam līdzīgi. Līdz ar to arī šajā gadījumā jūs nedrīkstat skaitīt molus vara sulfāta. Kāpēc? Jo tas satur 5%. 5% ar nogulsnēm. Ne nogulsnēm, bet piemaisījumiem. Vispirms jūs atrodat masu tīrai vielai, un tikai tīrai vielai jūs drīkstat rēķināt molu daudzumu. Nedrīkst būt tā, ka jūs, pelējumam un smiltīm, kas jums ir tajā paraugā, mēģināt atrast molus. Toties vispirms no 150 gramiem jums jāatrod 95% ar... Jā. Tieši tā, meklējam. Ar procentiem matemātikā mākat strādāt? Okay. Labi. Jā, vajag. V procentuālais. Viss, kas ir masas procenti, ir V procentuālais. Ok. Tātad, kā to pieraksta? Pieraksta... Ļoti vienkārši. Tātad, V procentuālais. Ja runa iet par masu, tad tie būs V procenti. Piesārņojums ir 5%. Masa kuprum SO4 plus mēslu ir 160 gramu. Pareizi. Tālāk, ko mēs vēl zinām? Mēs zinām, ka gribu pārnest uz nākošo lapu. Mēs zinām, ka mēs gribam atrast masu. Formulu ķīmiskai vielai lūdzu nosauciet. Formulā, ko mums prasa? Masa. Alumīnijas 2, SO4, 3 reiz. Pareizi. Ok. Tik tālu skaidrs? Jā. Kas tur 170 gramu, nevis 150?
Ok. Druks kļūt. Ok, sarunāts. 150, tas 150. 5. Labi. Tātad pirmais masa tīrai vielai. Ok, kā mēs to iegūsim? Ak, dieviņās, mēs taču nezinām. Labi. Ja kā bērnu dārzā ir proporcija, ja? 160, 100%, 95x. Jā, 100% ir kopā ar netīrumiem, 150, x, tie 95% ir x tīras vielas. Ja mēs gribam kā pieauguši cilvēki, tad mēs varam taisīt šitā. Jo V procentuālā formula, kas jums ir dota šķīdumiem, viņi strādā ne tikai ar šķīdumiem, bet ar visu. Tāda loģika ir tāda. Masa visam reiz masas daļa, V procentuālais, dalīts ar 100%. Jo pa lielam ar šādu te formulu, ko jūs gribat? Jūs gribat dabūt daļu no visa. Tad daļas masa jābūt lielāka vai mazāka par to, kas jums bija. Mazāka, pareizi? Jo kopā ar ragiem, nagiem, matiem un visu pārējo, jums tās vielas šķiet vairāk. Bet ja jūs meklējat tīru, šitīs mazāk. Ok. Tālāk cīs jautājums. Vai mums jāprēķina, cik ir masa tiem netīrumiem, vai jāprēķina masa tīrai vielai? Tīrai vielai. Toties mums cik sver 5% neinteresē. Mums interesē cik procenti. Aleluja! Tātad masa visai ir 150 grami reiz 95% un dalīts ar 100. Palielam man prasa skolotāji, vai mēs drīkstam pārveidot V procentus vienkārši pār 100 daļām. Es saku, jā, vienkārši es neuzticos savām smadzenēm. Pāris reizes olimpiādēs gadījās, ka es 95 dalīju ar 100 un dabūju 0,095. Vai dabūju 9,5. Līdz ar to es, skaitiet mani par muļķīti, bet es daru tā, ka procents dalīts ar 100 un lai kalkulators to skaita. Jo kalkulātoru es principā, ja man vajag kaut ko nopietnu, es pārskaitu 2 reizes kā tur darbība. Jā. No tā ir atkarīga, principā, mana dzīvība. Jā. Kad es esmu sasitis ampulu ar bromu un cik man vajag hidroksīdu. Pāris reizes dzīvē gadījās. Tā, 142,5. На кухне шкірина 160 грам. Mums ir masa, ne? Ko mēs meklējam? Masu, kam? Tīrai vielai. Vāra sulfātam ir 160 gramu uz molu, kas būs nākošajā darbībā. Ja mēs nedrīkstam skaitīt no 150 gramiem molus, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir nagi ragi, kuriem nav molmas. Visiem maisījumiem skaitīt molus nedrīkst. Ok, grami. Toties un tikai tā ir tīrai vielai. Mēs drīkstam skaitīt molus. Tātad N kuprum SO4, kas jau ir, kā saka, bez mēsliem. Mēs drīkstam lietot formulu masa dalīts ar molmasu. Es jums apsolu, ka ja jūs iemācīsies, jūs kursa beigās šo formulu zināsiet no galvas. Jo principā katros aprēķinos mums vajag tos molus. Ok, tātad mums 142,5 grami jādala ar molmu 160 gramu molā. Tā kā pateicu priekšā, nezinu no galvas. Un tad izdalam visu to prieku 142 dalīts ar 160. 0,891. Nē, labi, lai ir. 0,8906. Skaidrīte? Skaidrīte. Ok, ko mēs neesam izdarījuši? Pareizi. Kāpēc es nerakstu reakciju dotos? Vietas nepietiek. Jūs mēģināt vienādot reakciju, kuru uzrakstīt puse šitā, puse šitā, es jums apsolu, ka jūs nofailosiet visu, ko jūs vienkārši varat. Tāpēc reakcija jāraksta pirmais, bet, kā saka, skolotājs nofailoja.
Labi. Tātad idejiski 2, 3, 3. Šits ir. Labi. Šits būtu mislīgi. Ok. Bez šitā mums principā nav jēgas taisīt turpmākos aprēķinus, jo mēs tikām līdz molēm. Ok, davai pēc pieaugušo metodas. Trešais. Ko mēs daram? Moli alumīnijas 2 SO4 3 reizes būs. Tā. Pēc reakcijas. Davai skatāmies. Mēs zinām šito. Pareizi? Pareizi. Meitenes, paskatāmies uz tāfelīti. Tātad, cik stāv priekšā? Ko mēs ar to darām? Dalam. Proporcija visu aizmirst. Aizmirst, tu esi pieaugusi meitene. 8. klasē to vajadzēja. Tātad, skaties, tu zini kuprumu SO4, stāv priekšā trīnieks, ar to trīnieku tu uzreiz dali. Tā, paga. Neatraujamies, skatāmies. Tālāk, priekšā alumīnijas 2 SO4 3 reiz kaut kas stāv. 1. Značit, ar 1 mēs reizinām. Kristīna? Un tāpēc bērnu dārza proporcija mums vairāk nevajadzīga. Ja principā, no pašiem pamatiem N kuprumu SO4 mums ar to trīnieku ir jādala. Loģiski. Nulle 8,9, 0,6 moli. Dalīts ar 3. Cik ir? 2, 9, 6, 9. 0, 2, 9, 6, 9. Ok. Meitenes, kuras vēl skaita kalkulatoros, es ļoti iesaku jums nopirkt matemātisko kalkulatoru, vai tāpēc, ka nav triviāla lieta skaitīs uz kalkulatoru un uz telefonu. Tas ir divas dažādas programmas. Jo atkal mūsu skolā Džeks atnāk pirmā semestra šitais eksāmens, atnāk uz eksāmenu, skaita matemātiku, kā strādā kalkulators. Nofeilo viss, tāpēc, ka visu māk aprēķināt, bet zinātniskais kalkulators ir zinātniskais kalkulators. Jā. Ja to, ko jūs skaitat iPadā vai telefonā, tas kalkulators, nē, viņš ir savādāks. Ja atkal, es pateikšu jums joku, jo manas mātes vecuma cilvēki, viņām bija vesels pusgadu kurs, kā skaitīt ar kalkulātoru cipars. Toties, jūs esat tik advancēti, ka jums nevajag pusgadu kurs, bet zinātnisko kalkulātoru jātur rociņās. Tu visu, ko tev vajag, nes pati. Pilspalvu nedos, zīmulu nedos, lineālu nedos, kalkulātoru nedos. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tavs LU tev neko nedos. Tev iedos papīru un uz priekšu. Kā saka, un pendili. Bez reģistrācijas un SMS. Jā, jo atkal, kāpēc jāiegādājas pašam, tā kā jūs gribēsiet studēt universitātē, kalkulators, principā mediķiem līdz pirmā kursa beigām būs noderīgs. Pēc tam jūs viņus atdedzināsiet. Labi, pirmo semestri, kad ir ķīmija. Jā, pēc tam varēsiet sasties pret sienu, pateikt paldies, uz redzēšanos un uz mūžīgiem laikiem. Jo, principā, cik es jau 14 gadus es rēķinu ķīmijas uzdevumus, līdz ar to man ir otrā paudze ar kalkulatoriem tikai tāpēc, ka pirmo izšķīdināja skābi. Bet viņš bija tik ērts. Jūs nevarat sev iedomāties, jā. Jo katru reizi, kad es skaitu ar parasto kalkulātoru vai ar Windows kalkulātoru, man kā saka, gribās pakārties. Ir īpaši, ka tie ir logaritmi, kaut kāds gari aprēķinu. Tā, mums ķipa alumīnijas vajadzīgs, pareizi. Vot. Tā, 324 pareizi, molmusiņi būs 2, 9, 6, 9 moli.
reiz 342 grami moliņā. Nu, ko skolotājs atcerās? Jā, kā saka. Es varu aizmirst jūsu vārdus, bet cik molmas sulfātam es neaizmirsīšu. Tur tā problēma. 342. 105. Vienkārši atmiņas īpašības. Ka es... 101 vai 105? O, tas labs jautājums. 101 un 5. Nu, kā redzat, skolotājiem ir disleksija. Cipari. Nu, 2 tos pēdējos iešmauga. Otrādāk tas ir normāli. Ok. Tik tālu skaidrīt. Labi. Nu, davai, kamēr mēs trenējamies uz zaķīšiem, mēs varam atļauties sev patrenēties arī par iznākumu. Tātad, kas ir iznākums? Ķīmijā ir 2 tādi pasākumi. To, ko tu aprēķināji, un to, kas tev sanāca. Jā, tā kā ķīmija, kā saka, ir sieviete ar ļoti īpatnēju raksturu, to, ko tu aprēķināji, nevienmēr nozīmē, ka tu to dabūsi. Un it īpaši tas būs organiskajā ķīmijā, ka, ja jums sanāk 70% no tā, ko jūs rēķinājāt, tas ir ļoti labi. Un ja sanāk 1, tas ir pietiekami labi. Jā. Nu, loģika ir tāda, ka, kad mums ir mūsu foršie, ļoti svarīgie un ļoti nepieciešamie iznākumi, principā, Arnis apdedzināja 3 tonnas ar rūdu, kas satur kuprumēs 2, ieguva. Nu, nezinu. Divas 2 tonnas ar varu oksīdu. Aprēķina. Reakcijas iznāk. Nu, kā jūs redzat, ir uzdevumi, kas mēģina jums čakarēt dzīvi vai nu sākumā, vai nu beigās. Netīrumi čakarēs dzīvi sākumā, iznākums čakarēs dzīvi pašās beigās. Iznākumu. Aprēķini, iznākumu. Ok. Tātad, kas ir iznākums skaidrs? Kam to vajag? Nu, iedomājies rociņas no pakaļiņas un cik sanāca, ja? Un praktiski pēc aprēķiniem bija jāsanāk tik, cik jāsanāk. Lot. Un tad iznākums ir procentuāli, cik tev sanāca no tā, kas jābūt. Labi. Nesarežģīsim dzīvi, vienkārši parādīšu. Labi, tātad, jūs man pateiksiet, skolotāji, bet šeit taču var aprēķināt molus 2 vielām. Jā, bet tas ir atkal uzdevums ar vienu dotu. Arnis apdedzināja 3 tonnas ar rūdu, kas satura kuprumu S, ieguva 2,2 tonnas varu oksīda. Nu, ok, reakcija laikam, jā? Ko es teicu par sulfīdu rūdām? Kas ir apdedzināšana? Davai, loģiku ieslēgt. Nu, mums tā temperatūra uz aprēķiniem nekā neietekmē, bet loģika pareizi. Tātad, mums jau saka, ka kuprumu O plus, ko mēs tur vēl gribam iebliest? SO2. Tāties, ja mēs dedzinām sulfīdu rūdas, vienmēr veidosies kuprumu O un SO2.
ja kāds trakais gēnijs sastādot jūsu eksāmenu sagribēs, metālu iegūšanu 12. klasē, to tematu, ko jūs esat mācījušies 9. kas bija pagājušajā gadā, kādu vainu iegūsim niķeļu oksīdu. Vismazāk punktu šajā uzdevumā. Tāpēc, ka neviens neatcerās. Un tad loģika, tā 2 vai 4, 2 vai 4, cerams, ka 2, 4. 2, 4 plus 2, 10, 5. Aleluja! Ok. Jūs man pajautāsiet, skolotāji, ko jūs esat izdarījuši? Stāstu parastiem cilvēkiem, kā saka. Kupramo satura nepāra skābekli, pareizi? Visos pārējos skābeklis pāra. Ko es daru, kad pāra nepāra? Mīļākais līkums reiz 2. Ja ar 2 nepalīdzētu, 4, pēc tam 6, un tad tālāk. Un tāpēc es dabūju 2 kupramo, dabūju 2 kuprumu S2. Tālāk es dabūju 2 reizes 2 sērija ir 4 gabali, toties 4 šitien. Tālāk 4 reizes 2, 8 skābekļi, plus vēl 2, 10, un tad šeit jau ir 2, un tāpēc šeit mēs liekam 5. Aleluja. Jā. Tagad skaidrs, jā. Toties, vai šitam vajag redoksu, kuru jums spiedīs taisīt eksāmenā? Nē. Šeit vajag a little bit of combinatorics. Kā saka, bišķiņ izcēlas. Un viss sanāk. Ok. Tātad 3 tonnas. Tātad masu. Kuprumu S2 mēs pieņemam par 3 tonnām. Tātad masu. Kuprumu O. Mums ir 2,2 tonnas. Skaidrs? Skaidrs. Kā apzīmē iznākumu? Ups. Ir tāds šķībais N iznākums. Iznākums. More symbols. Tā, Greek and Coptic. Davai uzreiz blīvumu ieblēzīsim. Šitā. Assign. Un tad nākošais. Close. Šķībais N, šķībais. Šitais. Un šitais ir small letter eta. Iepazīstinu eta. Ok. Oi. Kas traks ir. Shift, komas N. To kombināciju nebūs nekad. Jā, Shift N. Assign, close. Close. So, born in hell. Ok. Tātad mums vajag aprēķināt iznākumu kuprumā. Tātad, ko dara iznākums? Iznākums tikai pasaka, salīdzina to, kas jābūt, ar to, ko jūs dabūjāt. Šitais masa kuprumā, tas ir masa, kam jābūt, vai masa, kas sanāca? Jā. Toties mēs to saucam praktiski. Praktiski taisot eksperimentu mūsu apstākļos ar to aparatūru, kas mums ir, sanāca tas un tas. Tāda dzīve. Exactly. Tātad mēs meklējam, lai aprēķinātu šo, eta. Lai aprēķinātu šo etu, mums vajag masu teorētisko. Teorētisko varam dabūt tikai pēc aprēķiniem. Loģiski. Nē. Vēlreiz. Iznākums ir formuliņa. Procentiņi no tā, kas tev sanāca, pret to, kas tur jābūt. Jābūt ir pēc aprēķiniem, tas, kas sanāca, taisīja rociņā. Un tu salīdzini, cik procentuāli no tā, kas būtu dabūjams, tu esi dabūjusi. Ok, nice. Ok, N-kuprum S2. Tātad N-kuprum S2 masiņa dalīts ar molmasi. Tad jūs man prasīsiet, skolotāji, tonnas vajag pārveidot gramos. Es jums pateikšu tā. Ja jūs nezināt, kas ir
kilo un gigamoli. Ejam uz gramiem. Ok, vienā tonnā ir cik kilogramu? 1000. Tobišs, mašīna svēr 2,2 tonnas, tas ir 2200 kg. Jā. Ak, mans dievs, jā. 3 miljoni gramu. Davai, mēs tēlosim, ka mēs esam muļķīši. Galvenais saskaitīt pareizi nulīts. Nu, kā saka, man pašam nepatīk spaidīt 10 kaut kādā 6. pakāpē. Un tad es dalu ar molmasiņu. Molmasiņa šādai vielai neeksistē. Kāpēc? Jo tas, kas tur ir šķīdības tabulā, tas ir kuprum S, a mums ir kuprum S2, pareizi. Divas ļoti atšķirīgas lietas. Ok, kuprum S, tātad 64 plus 32 reiz 2. Toties 64 plus 64. Ok, un tad, nu davai, spēlēsim galīgs ģēnijs. Tātad mums ir 3 miljoni. Oi. Tā, nu davai, 3 miljoni dalīts ar 128. Sakrīt. 23,437. 23,477. 437. 437. 38. Ok, tie ir moli. Ok, labiņi. Tātad. Ko jūs gribat zināt tālāk? N kuprum O ir vienādi ar N kuprum S2. Par šo jūs esat sajūsmā, pareizi? Nē. Kāpēc? Koeficients ir 2, koeficients ir 2. Ja koeficienti vienādi, значит moli vienādi. Ja? Vai ne? 2 šeit priekšā. Pareizi. Un 2 šeit priekšā. Ja tu sastādi proporciju, tev zem daļas vītras ir 2 divnieki. Pēc matemātikas likuma, ja apakšiņas vienādas, значит arī augšiņas vienādas. Tāpēc mēs pieņemam, ka molu skaits ir vienāds. Var pierakstīt pēc RV. Tā jūs izskatīsiet gudrāk. Reakcijas vienāda. Rīgas vilciens. Labi. Tātad. Nu, matemātikā ir pēc PT, pēc Pitagora teorēmas, ķīmiķiem ir pēc RV. Reakcijas vienotums. Labi, tad trešais mums ir masa kuprum O, kas ir moli reiz molmasa. 2, 3, 4, 3, 8 moli reiz 100, ne, 80. Jā, kuprum O ir 80. Oh, jā, nē. 80. Nu, ja es nehalucinēju, nu, man ķipa priekšā stāv vienkārši. Ja man nav halucinācija, tad tur ir 80. 81. Var 64, pareizi? Plus 16. Nice. Un tad mēs atkal iegūstam kaut kādus miljonus ar miljārdiem. Un kāpēc mēs skaitam molus? Kāpēc mēs nevaram saskaitīt naudu? Ja? Tik daudz. Oi, tā, 1875, nu labi, 7, 5, 2, 0. Nē, līdz miljonam trūkst. Kas pazaudēts? 1, 8, 7, 5, jā, 3, 0. Ok, nu vot. Nu, jums jāpasaka, kurš melo? Skolotājs vai aprēķina? Tur jādomā. Nē. Prikols ir tāds, ka tev praktiski šobrīd ir vairāk nekā teoretiski. Jo šitais, ko tu esi aprēķinājusi, tas ir pēc aprēķiniem. Aprēķini ir kas? Teorija. Toties šitais ir teori. Nē,
Lai tālāk, nu, jā, tur jābūt gramiem. Nu, grami, jā, noteikti. Tātad, un tad tas ir 1, 7, 8, 5, T. Kas? Kas ir? Tas ir normāli, ja? Ups. Es saku, pēdējie 2 cipari vienmēr. Man bija vēl trakāk, es skolā latviešu valodā rakstīju krievu burtiem, un krievu valodā rakstīju latviešu burtiem, jo abas ir dzimtās. Toties šobrīd mēs nonācām vēl līdz kaut kādu minimumu. Ok, nu davai, kāda mums ir problēma? Problēma, ka skolotājs, veidojot šo uzdevumu, bišķi aizmirsa, ka praktiski jābūt mazāk. Labi, davai mēs izdēsīsim 2 un pierakstīsim 1. Nu, ķipa, hipotētiski jums nekad nevar sanākt vairāk, nekā bija aprēķināts. Jā, jo es vienkārši atceru, jo, ja atcerēties seriālu Breaking Bad, viņi būtu starā, ja viņam sanāktu vairāk nekā viņi bija rēķinājuši. Ok, davai šito pielabojam, un tad skatāmies uz to formulu. Oi. Tātad, šitais mums ir iznākums. Skaica viņu pēc šitādas foršas formuliņas. Ok, tātad masa praktiski, masa praktiski, jā. Masa praktiski dalīts ar masu teorētiski. Nu, un jūs nemīļākie procenti uz priekšu. Oi, nu šito es nevaru izdomāt, bet nu labi. Ka mums ir 1,2 tons. 1, 8, 7, 5 tonnas. Reiz 100%, un tas ir ideāli 64. Nu, vot es arī domāju, ka nav. Idejas. Ok, tūlīt šitā. 63, 998. Nu, karoči, kaut kāds var izotops. Labi. Tikai ne grami, bet procenti. Labi. Tas gan ir. Labi. Tagad saprotu, kas ir. Nu, es prasu uz 64, man saka jā. Pēc tam saka nē. Es taču uzticos, nu, labi. 1,2 dalīts ar 1,875. Reiz 100%. Jā. Nu, jūs sakat, kāpēc eksāmenā ir tik sliktas atzīmes, ja? Jo cilvēki halucinogē, nu, halucinē, nu, vienkārši. Jā, ķipa pārkarst galvu, jā. Labi, tik tālu sapratāt? Ok, super. Nu, tagad galvenā vīnodziņa šodienas nodarbībā ir uzdevumi ar 2 dotiem. Uzdevumi ar 2 dotiem. Ok, nu tūlīt jūs būsiet. Nu kas? Dieviem. Ok. Nu ar labi. Jā, ar diviem, jā. Nu galvenais nedoties šodien pie dieviem, jā, tas jau būtu pārāk daudz. Jā. Ar 2 dieviem, jā.
Nu, principā, kā viņš vēl nenosaukt. Labi, tātad mums ir algoritms. Ok. Underline man nevajag. Tātad underlines bolts vajag, underline nevajag. Labi, meitenes. Ko jūs zinat par diviem dotiem? A ko vajag aprēķināt divām vielām? Kaut ko. A ko tu vari aprēķināt no dotā? Molu daudzumu. Tātad aprēķināt. Vielu molu daudzumu. Tas ir pirmais punkts. Otrais salīdzināt. Salīdzināt vielu daudzumus. Un atrast mazākumu. Ok, šis ir ķipa no angļu valodas. Ok. Tā, nu ot. 4 punkti, kas ir jādara. Par šiem uzdevumiem skolā māca šitā aprēķina uzdevumu, iemācies kontrolu darba laikā. Aptuveni. Ok, uzdevumi ar diviem dotiem. Prikals ir tāds, ka jūs varat aprēķināt molus divām vielām. Un šeit jums vajag alegoriju. Nu, davai. Jums vairāk par čebureku ražošanu vai par sliedēm? Kas jums vairāk patīk? Ok, nu, ot, mums bija 10 kaķīši, 10 sunīši. Lai uztaisītu 10 čeburekus, vajag 3 kaķīšus un 3 sunīšus. Vot, un jautājums, kuri pirmie pabeigsies? Vot, tas pats notiek arī šeit. Jo koeficienti ir, cik daudz tās molekulas no kopējā daudzuma mēs paņemam vienā ražošanas reizē. Un līdz ar to šeit kaut kas pabeigsies un kaut kas paliks pāri. Vot. Un līdz ar to tas teiciens, ko jums mēģināja iekalt skolā, ka ja mēs paņemam 100 gramus vienas vielas, samaisam ar 100 gramiem otras vielas, tad mums obligāti jāsanāk 200 grami. Būs pilnīgi aplams. Kāpēc? Jo jums būs tā, ka veidosies jauna viela un paliks kaut kas neizrēģējis. Un par dzelzceļa sliedēm tas skan šitā. Ja jums ir dzelzceļa sliede, tad kaut kā, cik viņi 30 metri, dzelzceļam. Tramvajam 10, dzelzceļam 30. Un, karoči, jums ir pilēns ar koncentrētu sērskābu. Kas paliks reakcijas rezultātā? Sērskāba vai sliede? Sliede paliek, tāpēc, ka tur uz 10 tonnām ar dzelzi ir kaut kāda 0,03 moli ar sērskābu. Ja, un līdz ar to fiziski mēs vienmēr meklēsim mazākumu, jo šī viela pilnīgi izrieķē. Tas pārākums, cik palika, tik palika, mums tas mazāk interesē. Ok, good. Nu, davai. Toties mīts par 200 gramiem. 100 grami kalcijs O izrieķē ar 100 gramiem P2O5. Param. Ir. Aprēķina. Asu. Kalcijs. 3PO4. Divreiz. Kas veidosies reakcijas rezultātā? Ok. Kā vienmēr reakcija, jā,
Jūs saprotat, vai jums ir aprēķina uzdevums, ja jums ir reakcija, значит, tur vajag proporciju, meklēt molus. Ja reakcijas nav, tad tas ir kaut kas cits, un to jārēķina savādāk. Ok. Labi. Toties, pirmais, šeit nekas neatšķirties. Dotie būs kā dotie. Es dotos varat uzrakstīt, bet es uzrakstīšu uzreiz, kā es rēķinu tos molus. Tev ir kalcijs ola. Masa dalīts ar molu masu 100 grami, dalīts ar... Jā, es jums skatu steigulīti, es zinu. 56 grami dalīts ar molu. Ok, tātad. 100 dalīts ar 56, tur ir kaut kāds 1 komats, kaut kas. 100 dalīts ar 56, 1, 7, 8, 1, 7, 8, 6. 1, 7, 8, 6 molu. Ok, NP2O5. Mēs tāpat skaitīsim. Masa dalīts ar molmasu. Ir 100 gramiņi. 100 tonniņas, ne, gramiņi vēl. Gramiņi. Nu, kurš aprēķinās? Molmasiņu. Pareizi. Nu, vot. Nul 7, 0,7, 0,4, 7,042 molu. Ok, meitenes. Nu ko? Liekam likmes. Kuras vielas šajā reakcijā ir vairāk? Ok, liec piecīt uz galdu. Kā saka, kā apčakarēt ķīmiķis? Nu, davai. Tātad matemātiski mums liekas, ka kalcijs O ir vairāk. Jo skaitliski, nu, tā sanāk. Bet loģika par tiem kaķīšiem un tiem čeburekiem bija šāda, ka reakcijas cik patērē reakcija uz vienu vienību, jūs varat noteikt tikai šādu. Jums ir N kalcijs O. Tātad, labi. N viela 1. Viela 1. Dalīs ar koeficientu viela 1. Un šeit būs vairāk, mazāk vai vairāk. N viela 2. N viela 2. Koef viela 2. Kāpēc? Nu, šeit ir aptuveni kā matemātikā. Jums ir divi zemes racēji, viens izrok tādu bedri tik stundās, otrs tādu bedri tik stundās. Un tad jums jāsalīdzina ātrums. Tad šeit mēs reāli to arī darīsim. Tātad viela 1 mums ir kalcija oksīds, pareizi. Tātad viela vēl kalcija oksīds. Kalcijs O. Koeficients vielai 1 ir cik? Jā, var drošāk teikt. Nekodīšu. Šodien. Ok, viela 2 mums ir P2O5, pareizi. Un koeficients šeit būs 1. 1, jā. Ok. Tātad atceramies, šī nav proporcija, un ar proporciju šiem aprēķiniem nav ne mazākā kopīgā jēga. Kāpēc? Ja mūsu uzdevums ir atrast mazākumu. Kalcija oksīds mums bija tas 1
7, 8, 6 moli. P2O5 bija 0,7, 0,42. Un, kā saka, šeit nav jābūt matemātikas ģenijam un pat nav jāņem kalkulātoru rokā. Nu, tikai es esmu pretīgs tikai mājas darbos. Tur vajag ar kalkulātoru sēdēt un salīdzināt ciparus. Bet šeit skatāmies. Jums ir 1,8, nu, aptuveni. Dalīts ar 3. Cik sanāk? 0,6. Loģiski. Un šeit ir 0,7. Un tad mums nevajag pat skaitīt, cik daudz. Tad mazākums ir tā viela, kuras fiziski pēc cipariem bija vairāk. Bet dēļ koeficienta tās ir mazākums. Toties N, kalcijs O. Nu, kurš man piecīt parādā? 1,786 moli. Mazākums. Ok. Bieži vien eksāmenā liek reakcijas, kur koeficients ir 1 un 1, jā? Bet var nepaveikties un iedot, pieņemsim, 1 pret 2, 1 pret 3. Kad koeficienti ir redoks reakcijā, kur koeficients ir 1 pret 15, nu tad pavisam labi. Tik tālu skaidrīt. Un šitais atkal atgādina, mēs neko nerēķinām, mēs vienkārši atrodam mazākumu. Toties tā nav proporcija. Mums mērķis nav atrast. Mēs zinām divas vielas, mēs neko nemēģinām atrast, mēs mēģinām salīdzināt fiziski. Un tad nākošais, kas mums ir trešā darbība. Trešais posms mums ir proporcija. Proporcija. Mazākums. Vai es nosakāmā viela? Nosakāmā viela. Tik tālu skaidrs? Un tikai šeit mums ir proporcija. Līdz tam brīdim mēs tur vienkārši atradām. Ok, tātad mums ir, kas jāatrod? N, kalcijs, 3PO4 divreiz, pareizi? Tas ir masa dalīts ar molmas. Skaidrīt? Skaidrīt. Oi, masa dalīts ar molmas. Visi skolotājiem aizvarās ciet. Ejam uz reakciju. Koeficients šeit cik? Tātad ar 3 dalam reizinam. Ja stāv priekšā zināmai vielai, dalam. Ar ciparu, kas stāv priekšā nosakāmai vielai, reizinam. Tātad N kalcijs 3 ir N kalcijs O dalīts ar 3. Pēc ar V. Tātad N kalcijs 3PO4, kalcijs 3PO4 divreiz ir cik? Jā, cerams. Tā, labi. Lai tas mūs nebesī. Tā, liek. 1, 7, 8, 6, dalīts ar 3, 0, 5, 5, 3, pareizi, 0, 5, 9, 5, 3, cerams, neapsolu. 5, 9, 5, 3, molu. Un tikai tagad mēs atrodam masu. Tātad 4 atstarpa masa. Masa kalcijs 3PO4 divreiz ir N reizinās ar molmas. Nulle 5, 9, 5, 3 moli
reiz 103, 310, pareizi. Aleluja. 310 gramu molā. Nu, ot. Un tad mums atkal sanāks kaut kāds reiz 310. 184, 55. 184, 55. Nu, 0,6. Nu, ot. Tāpēc 100 plus 100 nav 200. Piekrītu. Ok. Nu, paspējāt, sapratāt. Ok, tagad jautājums uz attapību. Kā aprēķināt, cik P2O5 palika? Aleluja. Mīnus 184,6. Tāties to var taisīt caur proporciju vai caur loģiku. Kas kuram labāk strādā? Kam proporcija caucas proporcija, kam loģika, tam loģika. Tas ir vienīgais uzdevuma veids, kuru sagādā čakaru, un tu nevari uzreiz vienu to reakcijas, vienu formulu sarakstīt. Nu, tāties, bez tās salīdzināšanas, ko jādara manuāli, tu nevari turpināt aprēķināt. Ok. Nu, cik nepatīk? Nu, principā, šādu var iedot organiskajā ķīmijā, ka jums iedot, tur nezinu, 100 ml spirta, 100 ml skābes, salīdziniet, cik vajag, un aprēķiniet, cik veidosies ēsteri. Nu, pagājušajā gadā, man liekas, kaut kas tam līdzīgs bija. Vai nav aizpagājušajā gadā? Labi. Tālāk. Nu, tālāk pastāvīgi. Dots. Nezinu. 100, nu, lai 100 grami ar kaut kādu pretīgu reakciju vajag iedot. Nu, labi, ar alumīniju hidroksīdu. Un nu, davai 120 grami ar sērskābi H2SO4. Ok. Rodās. Man vēl atoms ir ar garumzīmi, tas ir arī normāli. Kāpēc skolēni 8. klasē viņam nolaižas rokas aprēķinu uzdevumos? Tāpēc, ka jūs saprotat, ka visbezjēdzīgākais, ko var atrast no šīs reakcijas, ir ūdens masa. Ja ķīmiķim interesēs vispārējais, izņemot ūdeni. Nu, tagad pēc algoritmiņa. Man galvenais, lai jums ir šitais pārākums, mazākums.
Oi. Kārtējā Rīgas prostitūta pierakstījās pie mana Instagram akkaunta. Tipa, es skatos vienkārši looking boy for sex. Man kaut kāds tāds 11 jau ir. Tāds. Ok, labi. Oi, labi, ka tas ir darba profils. Jā.
Ok. Kas vairākumā, kas mazākumā? Mhm. Nē, mazāk. Mazākumā? Tiešām. Nu, labi, labi. Es ticu. es tā kā, ok, ja mazākumā ir, tad masa H2O ir vienāda. Pupu. Tātad masa H2SO4. Upsī, dot atpakaļ. Multiply by 6 divided by 3. Yes, exactly. And multiply by molar mass of H2O. Oops. Labi, tātad, kas mums ir? Mums ir 120 grami, kurus mēs dalīsim. Reizināsim ar 6, reizināsim ar 18 grami dalīts ar molu. Dalīsim ar 3 reizes 6,98 grami dalīts ar molu. Un gala rezultātā tie, kas apreicināja, varēs pārbaudīt, vai skolotājiem būs pareizi. Tā, 120 reizes 6 reizes 18 dalīts ar 3 dalīts ar 98, 44,08. Jā. 44,08. Grami. Nu, prikals ir tāds. Man kādreiz klienti, kad es reizinu kaut kāds kontrolu darbus, saka, ka aprēķina uzdevumi ir nepareizi. Es saku, ziniet, kad tas ir iedzīts zemapziņā, ļoti grūti kļūdīties. Nu, ja tu nejauc 1, 2, 3, tu raksti 3, 4, 4, 3. Ot, tas ir vienīgais, kur es varu kļūdīties. Vot. Nu, principā šādi. Nu. Nu ko? Nu, davai vēl vienu. Dots. Nu, nezinu. Dots 6,54 grāmi ar nu, nezinu, kas tur varētu būt. P2O5. Kas satur? Mums ir 6% ar piemaisījumu. Dots 6,54 grāmi ar P2O5, kas satur 6% ar piemaisījumiem. Tas rieģi ar 18 gramiem ledus. Nu labi, 18 gramiem ledus. Aprēķinu masu H3PO4, kas rodās dotajā reakcijā. Rodas dotajā reakcijā. Ok. Nu, davai ne 6, tad
Nu, davai 26. Tas, ko uzdevumu norakstīja. Kas tev kaiš? Vai tu jau aprēķināji līdz galam? Sorry. Jā. Nu, kas mazāk? Kas? Ok, labi. Точно, реакція вийде. Vispirms 3H2 plus P2 veidosies 2H3 H4. Tātad masa
Visi piekrīt, ka P2O5 būs mazākumā. Klusums, jā. Ok, labi. Nu jā, nu forši, ka jūs jau šodien bišķi pasmējaties, bišķi kaut ko pastāstāt. Labāk nekā pirmās 10 lekcijas. Tur galīgais klusums. Ok, masa P2O5. Reiz vai procentuālais dalīts ar 100%. Dalīts ar molmasu. P2O5. Oi, nu ne tik traki. Čū. Tātad ar molmasu P2O5. Reizināts ar molmasu H3PO4. Ar koeficientiem tur ir 1:3 pareizi. Tātad, ja koeficients P2O5 ir 1, tad dala ar 1 un reizina ar 3. Bet tikai neviens neizlabo skolotāju, viss. Šeit ir 2, šeit ir O, šeit ir 3, un tagad būs labi. Labi, tad šito kopējam, šito ieliekam. Masa P2O5 ir 26, 54 laikam, 54 grami, vai procentuālais mums ir 94%. Masa ir 8, molmas ir 18. Grami dalīts ar molu. Un tad apakšā mums ir 142. Pareizi. 142 grami dalīts ar moliņiem. Ir. Šitā ir. Ok. Lūgums. Kad jūs redzat procentus jūsu aprēķinos, tas nenozīmē, ka jums viņus jāvada kalkulatorā, ja? Jo ir cilvēki, kas ir mēģinājuši, viņiem nekas nesanāca. Pēc tam bija jāpārtais. Sanāk 2,49. Nē, 9,49. 9,4. 8,7. Nu, kur es kļūdījos? Mēģināsim nedala formā. Man sanāk 34,4. Man arī. Labi. Nu, davai paskatīsimies, ko es esmu izdarījis ne tā. Tā, 26,54. Izdalīts pareizi. Moli ir. Bet vajag 6% pareizi. Reiz 18. H2O ir. 3 ir ūdenim. Ir 100%. Nu, labi, davai pa soļiem. Tātad. Tā kā mēs zinām, ka NP2O5 jau ir mazākumā, tad mēs reiķinām tikai molus P2O5. Der? Laikam 2,6, 5, nu labi. Nu nē, labi, masa. P2O5 tīrs ir 2,6, 50, 54 grami reiz 94% dalīts ar 100%. Tāds ir. Divi, 4, 9, 5. 2, 4, 9, 5 grami. Tālāk rēķinam molus. N P2O5. Masa dalīts ar molmasiņu. Tātad 24,95 grami dalīts ar 142 grami molā.
Tam jūs vēl piekrīt? Tā tad sanāk 0,17, 57 moli. Ja? NH2O ir 3 reizes 3 NP2O5. Ne 2, bet 3. Saka, vienu dara otru. Tātad 0,17, 57 moli. Reizes 3. Reizes 3. 0,57. 0,52, 71 gramus. Un tikko es sāku uztraukties par to, ka esmu kļūdījies iepriekšējā gadījumā. Nu, ir, nav? Nu, cik koeficients viņš ir šeit? 1. Cik koeficients viņš ir šeit? Jā. Ok. Jā. Nu, atkal, kā skolotājs bija jums teicis, jāatrod ūdens masu. Bet tāpēc viņš arī rēķina ūdens masu. Labi. Man galvā ir ūdens, tāpēc man ir ūdens. Labi. Nu, ja aprēķināt ūdeni, tad davai es pabeigšu 1,52, 71 grams. Nē, mols. Tas tomēr ir mols. Jā. Tāpēc mums atbildes arī nesakrīt. Ka es reiķinu pareizi, bet mols masu ūdenim, bet jūs masu šitā. Labi, reiz 18. Nu, ot, kā jūs redzat, tāpēc jāraksta dotos. Kāpēc? Var aprēķināt to, ko nevajag, pēc tam. Nice! Ok. Nu ko, pilno no kura brīža mums vajag NH3PO4, kas ir 2 reizes vairāk nekā NP2O5, pareizi? Ok, tātad tas ir 0,17, 57 reizes 2. Tātad tas ir 0,35, 14 moli. Masa H3PO4. PO4 mums ir reiz 98. Ir masa reiz molmasa, ne, mola reiz molmasa. Nu, tas punktus. Ir vienāds ar 0,3514 moli. Reiz 98 grami dalīts ar molu. Un sanāk 3,444. Aleluja. Nu, tad vai šito arī pārtaisīsim uzreiz kopiju. Tātad, lai aprēķinātu masu šitām, tad molmasu maina H3PO4. Reizinām mēs ar 2. V procentuālais paliek, molmasa P2O5 paliek. Tātad šeit mainās 98. Šeit mainās 2. Atbildi laikam jāsanāk. Nu, cerams, vismaz tā. 26, 54 reiz 0,94 reiz 98 reiz 2 dalīts ar 100 dalīts ar 142. Nekt. Tā, ko es esmu izdarījis nepareizi. Jā. Nu, tad viss sanāk. 34,43. Ok. Nu, ot. Toties tik tālu ir skaidrs. Nu, ko? Viss, lai